Kas īsti tas ir? Nogurdināmība tā ir patoloģiska. Cilvēks nevar atjaunoties ar saviem resursiem. Vai cilvēks saprata tavu nogurumu? Man paveicās, ka atklāju uzreiz. Citi mēģina šo nogurumu kaut kā mazināt ar kafiju un sev uzmodrināt. Vai šajā gadījumā tas arī strādā? Nē, mums nestrādā nekas, iedzerot Red Bull vai kafiju. Jā, tātad ļoti svarīgi sajust sevi, sadzirdēt un vērsties pēc palīdzības. Jāatrod arī sevī tā cerība un jāiet uz priekšu. Es laikam par to, ka nedrīkst padoties. Jā. Labdien visiem podkāstā Neiromed sarunas. Šī ir mūsu pirmā podkāsta epizode, un šodien mēs runāsim par nogurumu. Mēs taču visi esam kādreiz sastapušies ar nogurumu, bet ir arī tāds nogurums, kurš nemazinās, nepāriet un ietekmē mūsu dzīves kvalitāti. Tad šodien arī par to mazliet plašāk parunāsim. Šodien uz sarunu esmu aicinājusi piedalīties neiroloģi, neiromuskulāro slimību speciālisti doktori Ievu Glāzeri. Labdien! Un savā pieredzē ar mums dalīsies arī Marija, kur pastāstīs, kā ir dzīvot vairāk ar nogurumu. Labdien! Ieva, kā tev kā neirologam vārds nogurums, kurā brīdī tas liek kļūt uzmanīgai? Nogurums, šķiet, kā jau tu pati teici, pirms īsa brīža ir ārkārtīgi bieža lieta, un to, man liekas, ka dzīvē ir izjutis katrs, un tā ir ļoti bieža sūdzība, un tās ir tik plašs jēdziens, ka aiz tā var slēpties jebkura slimība, pārstrādāšanās, depresija un citas lietas, bet tas, kas man kā speciālistam vienmēr liek sausīt ausis, jo šo te nogurumu pavada vēl cita tādas specifiski simptomi, kas liek tomēr dzirdēt pacientā vairāk kā tikai ierasto nogurumu no pārāk daudz darba, negulēšanas un tam līdzīgi. Jā, un Marija, kāds bija tavs pirmais nogurums? Tas kaut kā atšķīrās no parastā noguruma? Jā, tas ir tāds konstants stāvoklis. Ja tu atnāc, piemēram, no darba, kā cilvēks parastais, un tu jūti, ka tu šodien esi pārforsējis, par daudz pastrādājis, tad mans nogurums tas ir tāds konstants stāvoklis, kurš nemazinās. Viņš var palikt tā kā lielāks, tu esi noguris vairāk, bet jā, tu pamosties un tu esi noguris. Jā, ir ļoti grūti, vai ne, atšķirt šos dažādos nogurumus. Jā, jo tu vari izgulēties, piemēram, 12 stundas, kas, man liekas, veselam cilvēkam ir brīžiem, tas tāds pilnīgi nesaprotams jēdziens 12 stundas nogulēt, un tu pamosties pēc 12 stundām, tāda sajūta, tā kā tranšējas ir acis visu nakti, tāds ļoti tāds stiprs nogurums. Kā neko neesi darījis, kārtīgi izgulējies, jā, bet tu esi piekusi jau no paša rīta. Jā, un tad mums citi saka, vai mēs paši sev sakam, vienkārši saņemies. Vai ne? Jā. Bet, Ieva, kā atšķirt šo nogurumu no dzīves, no nogurumu no slimības? Man šķiet, ka šeit ir jāuzsver, ka ir dažādi termini. Ir vienkārši nogurums, ka cilvēks tiešām jūtas pārlieku nogurus dažādu iemeslu dēļ. Un tad ir šis termins nogurdināmība. Jo vairāk es darbojos, jo vairāk es strādāju, mani muskuļi vairāk nogurst, es pats vairāk nogurstu. Un tad tās ir absolūti divas dažādas lietas - nogurums un nogurdināmība. Un šis nogurums, protams, arī vienkārši nogurumam ir jāatrod cēlonis, vai tā būtu tiešām izdegšana darbā, vai nepietiekams miegs, depresija un tā tālāk. Vai tas ir tā nogurdināmība, kas savukārt var likt aizdomāties par tādām slimībām, kā piemēram miastēnija, kur šis nogurdināmība tā ir patoloģiska. Cilvēks nevar atjaunoties ar saviem resursiem, un tā jau ir konkrēta slimība, kas šo nogurdināmību arī izsauc katrā. Jā. Marija, vai tev kāds teica arī kādreiz vienkārši saņemies, vai visbiežāk vai cilvēks saprata tavu nogurumu? Īsti laikam pat nav neviens. Es pats sev to saku ikdienā, tā, kad saņemies, jo, principā ir tāds dienas, ka tu pat laikam īsti nevari saņemties, bet ar to savu prātu un pasakot sev saņemies, tu virzies uz priekšu. Jā, bet nē, cilvēki no malas, es domāju, nekad nesapratīs to. Tiešām, ja tu neesi ar to saskāries, izņemot ārstus vai arī ļoti tūs cilvēks tavu ģimeni, kas redz to ikdienu, visi pārējie no malas nekad to nesapratīs. Jā.
Tāpat kā atpazīt šos simptomus, tāpat arī miestēnī skan sarežģīti. Un, es domāju, mums jāmēģina ir izskaidrot šis te mazliet vienkāršāk. Tā kā Ieva varbūt varētu mums pastāstīt cilvēkiem bez medicīniskas izglītības, kas īsti tas ir. Jā. Tad miestēnī. Es uzreiz pateikšu, ka medicīniski mēs viņu saucam par miestēnī gravis. Tā ir klasiska autoimūna slimība. Tas nozīmē, ka paša cilvēka imūnā sistēma uzbrūk savam organismam. Un miestēnijas gadījumā, ja mēs varam iedomāties, mums ir muskulis, mums ir nervs, un tas nervs pienāk pie muskuļa, to savienojuma vietu sauc par neiromuskulāro sinapsi. Tur ir ārkārtīgi sarežģīti bioķīmiski procesi, kas noris, bet šī imūnā sistēma uzbrūk tieši tajā savienojuma vietā un neļauj tam impulsam pāriet uz muskuli un muskulim normāli sarauties. Un no šī mehānisma, kā slimība rodās, arī attīstās vājums, jo muskulis netiek stimulēts. Nervs var strādāt cik labi viņš vēlas, muskulis nesaņems to signālu. Muskulīts nogurs, jo vairāk mēs mēģinām viņu vingrināt, jo nogurdināmāks viņš kļūst. Un tas ir tas nogurdināmības fenomens, kas šai slimībai ļoti raksturīgs. Tā kā autoimūna slimība, imūnā sistēma ražo antivielas, un tās uzbrūk tajā savienojuma vietiņā starp muskuli un nervu. Jā, pietiekami sarežģīti. Varbūt Marija var pastāstīt vēl vienkāršotāk no savas pieredzes, kā miestēni izskatās tavā ikdienā. Jā, ļoti vienkārši. Tu nevari pasmaidīt. Vienā dienā tu nevari vispār pasmaidīt. Tu saproti, tu ar galvu saproti, kā smaidi, bet tev nestrādā tieši seja necik. Tev liekas, ka tu smaidi, tev seja nestrādā. Tu nevari pacelt rokas vispār uz augšu. Tu nevari uzvilkt, piemēram, šodien es neuzvilkšu maiku, jo es viņu nevaru uzvilkt. Es varu uzvilkt kaut ko sāniski vai vēl kaut kā. Tieši tik vienkārši nerunāju par sportu, par kaut kādu peldēšanu, skriešanu, bet par tām ikdienas lietām. Tavi muskuļi tev neklausa. Tev liekas, kā taču pacelt, paņem vai kaut ko smagāku pacelt. Tu nevari vienkārši fiziski nevar pacelt, tev atlaižās roka un viņa netur. Bet spēks tevī it kā ir. Tu to esi vakar darījis, šodien tu to izdarīt nevari. Jā. Izklausās arī, ka visas šīs sajūtas varētu sajaukt arī ar kaut ko citu. Vai tā varētu būt, ka miestēnī nemaz tā uzreiz arī nevar atpazīt, ja ar kādām citām slimībām miestēnī visbiežāk sajauc un kāpēc tā? Es domāju, ka viss tiešām bieži vien ir atkarīgs par to speciālistu, kas saņem šo pacientu vai cilvēku, kas sūdzās par nogurumu. Bet, protams, ir slimības, kas var izskatīties pirms klīniskās izmeklēšanas, līdzīgi kā miestēnī. Tas ir tieši tā pati depresija var likties, kā izteikts nogurums, un liekas, ka rokas nevar pacelt, bet klīniski izmeklēt, mēs pilnīgi citu ainu redzam. Tad ir tāda slimība kā fibromialģija, kur pievienojas arī sāpes muskuļos noteiktos punktos. Ir daudz dažādas reumatoloģiskas slimības, tas tāds autoimūnas slimības muskuļos, kas arī var iet ar vājiem, bet pavadoši ir sāpes. Un šeit varbūt pēc tam lūgt Marijai noprecizēt, bet pa lielam būtībā miestēnī ir nesāpīgs muskuļu vājums un nogurdināmība. Un šīs ir tās biežākās diagnozes. Protams, var sajūt arī ar citām lietām, kas miestēnī jāatceras. Marija, man liekas, brīnišķīgi arī izstāstīja tādu topogrāfiju. Seja, kas ir ļoti, ļoti svarīga, tā vienmēr lielākajā varbūtībā tiek skarta. Tās ir acis, plakstiņi, mīmikas muskultūra, roku augšējie muskuļi, kāju. Un ja ir šī kombinācija, tā tiešām liek stingri domāt par šo slimību, jo tāda kombinācija ļoti reti ir citām diagnozēm. Bet Marija, varbūt vēl var noprecizēt. Jā, varbūt tu vari padalīties, kāds tev bija šis diagnozes noteikšanas ceļš, vai tev sūtīja no ārsta kabineta uz citu kabinetu un ilgstoši, tā teikt, nevarēja atpazīt miestēnī? Nē, man bija tādā ziņā atklāja ļoti ātri nedēļas laikā, jo es zinu, citiem ir gadiem un nezinu, pie kā griezties. Tādā ziņā man paveicās, ka atklāja uzreiz, jo es pati atbraucu uz Stradiņiem. Man tur sākās sejas tirpšana, nesapratu, kas notiek. Nekad neesmu slimojis, nezinu, uz kuru slimnīcu braukt. Principā tika uzreiz nodaļā, nedēļas laikā tika konstatēta, ka man ir retā autoimūnā saslimšana. Tajā brīdī tiešām neko nesapratu, kas vispār nekad neesmu bijis neslimojis, ne slimnīcā. Jā, man bija nolaidies plakstiņš tajā brīdī.
tas bija vienīgais. Pirms tam es biju aizgājis pie acu ārsta, jo plakstiņš acu. Pēc loģikas izdomāju, ka acu ārsts. Acu ārsts pateica, jā, stress pāries pats no sevis. Un pēc tam jau es biju atbraukusi uz Stradiņiem, kur nedēļas laikā. Bet tas bija salīdzinoši ātri. Tas bija mēneša laikā, principā, no acu ārsta līdz tam, kad es ierados Stradiņos. Nu, te es gribētu teikt arī klausītājiem, ka jūs, ja jūs sadzirdat šajā stāstā kaut ko pazīstamu, tad ir vērts tajā ieklausīties. Varbūt tā ir arī jūsu pieredze un tiešām ir jāmeklē palīdzība, jāvēršās pie speciālistiem. Ieva, vai miestēni, jo arī analīzēs nav nemaz tik viegli saredzēt, un kāpēc tā ir? Jā, tā ir taisnība. Mēs tādā medicīnā ārstu vidū uztveram to īstenībā kā klasisku klīnisku diagnozi. Un, protams, mums ir atbalsta punkti, kurus mēs varam nozīmēt. Un tas tā, ziniet, tā kā viltu ķekšus kaut kur atķeksētu tādi atbalstošās lietas, ka jā, šis man būtu palīdzējis, vēl palīdzēs, tikai apstiprinās. Bet ir iespēja, tātad ir vadošā loma vienmēr ir tas, kā pacients izskatās, par ko viņš sūdzās un ko mēs redzam fiziski viņu izmeklējot. Un tad ir iespējams nozīmēt šīs autoantivielas, tas, kuras stāstīja to savienojumu, tās antivielas, kas uzbrūk tam savienojumam, tās ir iespējams noteikt asins analīzēs, bet tās var būt pat negatīvas līdz pat 20–30% gadījumu, atkarībā kāda miastēnijas forma. Mums ir papildus vēl izmeklējumi, kur mēs varam neirofizioloģiski, tas ir ar aparatūru tiešām skatīties, kā tas impulss no muskuļa pārvadās, un vai tā pārvade ir normāla vai izmainīta. Un šie ir tādi galvenie, un plus vēl tādi radioloģiski izmeklējumi, ko mēs papildus jau veicam, tad, kad tā diagnoze jau apstiprinās. Bet pa lielam abi divi izmeklējumi, gan antivielu izmeklējums, gan šis neirofizioloģiskais, viņi var būt normas robežās, un tas pacients var būt ļoti smagu klīnisko gaitu. Un šīs analīzes jāatceras, ka mēs miastēnī nediagnosticējam, bet pēc analīzēm. Tur vienmēr vadošais ir cilvēks, viņas sūdzības, klīniskā aina, un pārējie ir tie zaļie ķeksīši, ko mēs atzīmējam, kā jā, tā tiešām ir un apstiprinās. Un uzreiz gribēju piebilst arī, ka jo ļoti daudz reizēm mēs redzam, ka cilvēki nosaka šīs antivielas, un viņas ir viegli paaugstināts. Un tas, ka viņas ir paaugstināts, nenozīmē, ka ir miastēni. Viņas var būt arī pilnībā veselam cilvēkam viegli paaugstinātas, un tas tikai pamato to, ka tā ir klīniska diagnoze, un mēs balstamies uz to, ko mēs redzam. Marija, vai tu arī veici sākotnēji analīzes, vai kas tev palīdzēja vispār tikt līdz šai pareizai diagnozei? Principā laikam jā, ja godīgi. Slikti atceros, kas bija pirms 10. Es slimoju 10 gadus, un principā, kas notika tajā slimnīcā, jau grūti man izstāstīt. Tas bija pirmais apmeklējums. Man laikam lielāks bija šoks vispār ka es guļu slimnīcā, vispār, kas notiek, es palikšu nesmuku ar nolaidušos plakstiņu. Tajā brīdī tas bija vienīgais, kas man laikam satrauca. Bet jā, man liekas, man visa veida pārbaudas tur veicu. Pilnīgi visu. Priekš manis tas bija tajā laikā kosmos, kaut kāda televizora, kaut kādas trubas, kur es tiešām tur visu man pārbaudīju, ko vien varēju. Tas bija tāds, tā kā mēģināju uzreiz noskaidrot. Jā. 10 gadi, tu teici. Jā. Tā kā noteikti šo 10 gadu laikā ir arī kaut kāda risinājuma, vai ne? Jā, risinājumi ir. Es pārtraucu, laikam, risinājumi ir, bet arī 10 gadu laikā, ja sākumā es teicu, ka es pilnīgi neko nesaprotu un vispār, kas notiek, un es atceros, man ārsts teica, tu jutīsi. Es saku, es esmu, konkrēti cilvēks, tas nav, es jutīšu, man jāiedzer zāles, tātad es viņas iedzeršu konkrētajā laikā, konkrētu apjomu. Tad, 10 gadu laikā es sapratu, ka es vispār agrāk izrādās, laikam, sevi nepazinu, jo tagad es jūtu, saprotu, zinu par sevi tieši pilnīgi visu. Es jūtu katru, kad tuvojās kaut kāds pasliktinājums, vai ir ļoti laba sajūta, vai vēl kaut kas. Tiešām tu iepazīsti sevi vienkārši perfekti. 10 gadu laikā bija arī neskaitāms slimnīcas apmeklējumu un pirmskrīzes stāvokļi, kam tik mēs neesam gājuši cauri, un reanimācijas un vispārējais, bet tagad ir tiešām ar katru gadu, man liekas, arvien lielākas cerības uz tādu pilnvērtīgu labu dzīvi, jo ir jau 2 medikamenti, jaunas paaudzes, kas tā kā pirms 10 gadiem, par ko mēs pat nevarējām tā kā domāt, runāt, sapņot, tā teikt, jā. Un cerība, man liekas, ka tagad tikai būs uz priekšu arvien vairāk.
tiešām tātad risinājumi ir, un varbūt es lūkšu Ievai pastāstīt mazliet plašāk, padziļinātāk par šiem ārstēšanas virzieniem un kādas ir iespējas. Jā, tad ārstēšana šobrīd mūsdienās, tā skaitā arī Latvijā, ir diezgan plaši tādā ziņā pieejama. Es laikam vienmēr to dalu tādos 3 līmeņos. Un pats vienkāršākais līmenis ir iespējams to arī visātrāk ir izbaudījusi sevis. Mēs to saucam par simptomātisku ārstēšanu. Tas ir medikaments, kurš palīdz tam impulsiņam pārlikt uz to muskulīti, kur bija bloks stāv. Ātrāk, veiklāk, vairāk koncentrācija tādai bioķīmiskai vielai uzražo. Un tad šī ir simptomātiskā ārstēšana, kur efekts ir burtiski pēc pusstundas jūtams. Un tas ir tas, ko iespējams Marija var pamāt ar galvu. Tas ir cilvēks, kas nekad nav lietojis to medikamentu, uzreiz jūt to atvieglojumu simptomu. Tas ir pirmais līmenis, bet tas absolūti neārstē slimību bāzē, jo tā ir, ja mēs atceramies sarunas sākumu, tā ir autoimūna slimība. Tātad imūnā sistēma ir praktīva. Viņi ir saaktivizēti, hiperaktīva, uzbruk tam, kam nevajag uzbrukt. Tātad mums tā imunitāte ir jānospiež, jānomazina. To sauc par imūnsupresīvo, imūnnomācošo terapiju. Un tai arī ir 2 veidi, ir tādi steroīdi. Prednizolons visbiežāk lietotājs, un tad ir otrs, es pasaukšu, varbūt kaut kur ir dzirdētāts azatioprīns, metotreksāts, mikofenolāts. Tie ir vienkārši tādi ļoti veci, labi zināmi, kuri nospiež imūnosistēmu. Abi 2 spiež lejā imūnosistēmu, lai viņa neceļ galvu, neaktivizējas liek un neražo tās antivielas to uzbrukumu tai savienojumu vietai. Un šobrīd jau arī tas, kas ienāk, ir jaunāki medikamenti, kas jau ir tādas specifiskas, imunoloģiski saražotas antivielas, kas uzbrūk vai palīdz attīrīt šīs sliktās antivielas. Tas ir tas, ko arī mēs esam pēdējā gadā un pēdējā, jau pāris mēnešu laikā Marija ir izjutusi arī sev šo jaunāko terapiju. Un pats pēdējais līmenis arī ir tas, kas ir tāda glābjošā terapija, tad, kad jau cilvēks ir ar ārkārtīgi smagu miestēnī, viņš nespēja pāēst, viņš nespēja pāelpot, viņš praktiski nevar izcelties ārā no gultas. To mēs saucam par krīzi. Tas ir tāds ārkārtīgi smags muskuļu vājums, un būtībā tas ir dzīvībai bīstams punkts. Tas ir tas, kāpēc miestēni ir bīstama slimība, jo no miestēni apdraud šo funkciju elpošanas. Un tad mēs izlietojam glābjošās terapijas, kas ir 2 citi medikamenti, bet tie ir pieejami tādā tikai slimnīcas etapā, kad cilvēks jau pacients ir ļoti, ļoti smagā stāvoklī. Un šobrīd, protams, izpēte lauciņa medikamentu šajā jomā ir ārkārtīgi plaša. Mēs, protams, vēlētos redzēt vairāk medikamentus, jo liela daļa rēģē labi uz bāzes terapiju, bet tad ir tas mazumiņš, kam ir ļoti smaga gaita, un mums prasās labāku, efektīvāku, jaudīgāku terapiju. Un tad mēs ceram, ka gadiem ejot, mums būs arī plašāk pieejama tā terapija vairākam cilvēku lokam, lielākam cilvēku lokam. Vai ir arī kādas ķirurģiskas iejaukšanās iespējas ārstēšanā? Jā, ļoti precīzi trāpīts jautājums, jo tad, kad mēs runājam par diagnostiku, es teicu, ka mēs reizēm sūtam pacientus uz attēlu diagnostiku. Tātad, kas ir attēlu diagnostika? Visi noteikti ir dzirdējuši ultrasonogrāfiju, kompjutertomogrāfiju, magnētisko rezonanci. Un tas ir tas, kur mēs vizuāli paskatāmies uz orgāniem. Un tad miestēnijas gadījumā viens no orgāniem, kas obligāti ir jāvizualizē un jāredz, tas ir tīmus, aizkrūtis dziedzers. Nav labi rādīt uz sevi, bet es parādīšu, kur aptuveni viņš lokalizēs. Tas ir šeit. Tas ir tāds pieaugušiem cilvēkiem parasti tāds atrofējies orgāns, bet ārkārtīgi svarīgs imūnai sistēmai. Mēs vēlamies redzēt, kas notiek tajā orgānā. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir tas, ko visi medicīnas studenti cītīgi mācās, tā ir tāda skola. Tā ir skola, kur mēs apmācām visus limfocītus. Kas ir limfocīti? Tās ir asiņu šūnas, kas kontrolē un atbild uz katru mūsu infekciju, uz visu svešo, kas ienāk mūsu organismā. Un kaut kas šajā skolā tieši konkrētiem limfocītiem notiek nepareizi, un viņi šo te savienojumu vietiņu, tā būs mana zīme šai nesenai muskulārai vietiņai, tai savienojumu vietā
tas receptors acetilholīna, viņš tiek piedāvāts skolā, kā šis ir mūsu iebrucējs, un tagad mēs uzbruksim un aizstāvēsim organismu pret šo vietu. Tad, principā, tie limfocīti apmācās nepareizi, un tā imūnā sistēma sāktivizējas un uzbruk kaut kam, kas īstenībā ir absolūti normāls, dabīgs mūsos pašos, katrā mūsu sinapsē, neiromuskulārajā. Un kas var būt šajos audos? Tur var būt vienkārši palielinājums, ko mēs saucam par hiperplāziju. Tur var būt labdabīgi veidojumi, un reizēm retāk, bet arī ļaundabīgi veidojumi. Un tad mēs sadarbojamies ar ķirurgiem, un ja tas ir kāds no šiem variantiem, kur mēs redzam, ka viņš ir pārāk aktīvs, pārāk liels vai pat ļaundabīgs, mēs ņemam šo orgānu ārā, un bieži vien tas arī nomierina miestēni, jo mēs aizņemam šo apmācības vietu prom, lai tie limfocīti nemācās uzbrukt savai sinapsei un saviem receptoriem. Un, Marija, vai tu esi veikusi šādu operāciju? Jā, esmu uzreiz diezgan ātri pēc tam, kad man konstatēja to slimību, uzreiz bija arī izoperācija. Jā, un tev bija uzreiz skaidrs, ka tu veiksi, vai varbūt bija kaut kādas grūtības domājot par šo? Man laikam ir tā, ka es pati īpaši nedomāju. Es ļoti uzticos saviem ārstiem, ar ko mēs esam gājuši visam cauri. Un ja ārsti ir izlēmuši, ka tas es laikam eju un daru visu, lai dzīvot pilnvērtīgi, mēģināt. Es nesēžu un nedomāju darīt. Un, protams, bailes bija ļoti lielas, jo arī visi anesteziologi teica, lai es gatavojos, ka es pamodīšos reanimācijā, visu pārējo. Tur ar sevi sarunāt, aizbraukt uz tā operācijas zāli bija diezgan neiespējami, bet es esmu no cilvēkiem, kas iet un dara, mēģinu līdz pēdējiem, cīnos, un tur vispār neapspriedās, vienkārši saņēmos, braucu un darīju. Jā, tā tad risinājumi ir, un dzīves kvalitāti ir iespēja uzlabot. Un šo nogurdināmību, tā teikt, vai ne? Jā, šī ir ļoti ārstējama slimība, un ja mēs šo slimību ārstējam, mūsu, protams, galvenais mērķis ir atgriezt pacientu maksimālajā dzīves kvalitātē, kādā viņam tā ir bijusi. Un cilvēki, kas sasniedz principā jau pirms slimības dzīves kvalitāti, un mēs to saucam par remisiju, ka slimība ir tā ārstēta, ka viņš šobrīd ir pilnībā nomierinājusies, un cilvēkam nav simptomu, nav sūdzību, un viņš ļoti reti nāk pie mums atrādīties. Un ir tā kripatiņa pacienti, kam ir grūtāk, tās ir rezistentākas formas, bet tie ir pāris procenti vienmēr visās valstīs, arī pie mums. Bet šo slimību var ārstēt. Nevar pilnībā izārstēt, bet var ļoti labi ārstēt tā, ka arī nav klīnisku simptomu. Varbūt tu vari nosaukt uzreiz tādus 3 simptomus, ar kuriem patiešām vajadzētu vērsties pie ārsta, nevis nogaidīt. 3 simptomus. Tad es sākšu no galvas gala, jo tā nogurdināmība ir klasiskās muskuļu. Es sākšu ar acīm. Tas ir tas, ko Marija teica, ka aizkrīt, aizvarās plakstiņš. No noguruma veselam cilvēkam neaizvarās vienkārši plakstiņš. Mums var justies plakstiņi smagāki, bet neaizvarās. Nav tā. Tā ir viena lieta. Tad ir dubultošanās. Tāda, ka tiešām redz nevis neskaidra bildīte, tur kaut kas apkārt. Nē, dubultā. 2 zenes, 2 Marijas, 2 mammas, 2 koki, 2 mašīnas brauc pretī, bet ir viena. Un, tas būtu no sejas puses, un tad ir šī nogurdināmība arī. Es izmantošu tos Marijas piemērus arī par to, kas ir šajā zonā. Rokas, kājas, ka liekas, ka var pacelt, un jo ilgāk es darbojos ar rokām, jo viņas nogurs. Un es gribu pacelt, nevaru pacelt. Un tad es izmantošu savu laiku un pateikšu, 4. īstenībā ir rīšana, runāšana, kas ir nogurst rīšanas un runāšanas muskuļi. Un cilvēkiem, kam būtu ilgi jārunā ar miestēni, viņi jo ilgāk runā, jo neskaidrāki kļūst. Un arī varbūt var padalīties ar pieredzi, kā ir, kad runā. Ļoti bieži pacienti piedarīgie saka, ilgāši telefons sarunās vispār nevar saprast, ko pēc 5 minūtēm cilvēks saka, jo tie muskuļi ir noguruši, viņi ir vāji. Un viņi sāk runāt kā ar pilnu muti vai kā dažādos izmainītās runas veidos. Jā, tad ar simptomiem mums ir skaidrs, bet Marija, varbūt tu no savas puses, no pacienta puses vari vēl kaut ko pastāstīt tādu cilvēkiem, kuri tikai meklē atbildes. Jāiet obligāti pie ārstiem, jāturpina meklēt, ja ir kaut kādas veselības problēmas, ar ko
ar ko tu esi diskomfortā, kas tev traucē, ka veselības problēmas tieši ir jāiet un jāmeklē tās atbildes. Pat ja nevar atrast viņas uzreiz, tad ir jāmeklē tātad savs īstais ārsts, kurš tev palīdzēs, un vienmēr vajag atrast to savu pareizo ārstu, kurš tev arī dzīvē novirzīs un palīdzēs. Tā kā sadzīvot ar jebkādu slimību, kāda tā nebūtu, jo tas palīdz. Jo vienam cilvēkam ir grūti, kad kādreiz kaut kas notiek, tā kā to visu pieņemt un sadzīvot. Tāpēc jāmeklē vienmēr atbalsts un galvenais iet uz priekšu. Ieva, man ir vēl jautājums par simptomiem. Varbūt tu vari mazliet plašāk pastāstīt. Jā, es varu pastāstīt varbūt tādā no diennakts simptomu maiņas, jo miastēnija ir savā ziņā ļoti unikāla slimība ar to, ka diennakts laikā simptomi mainās. Un tas nozīmē, ka no rīta var pamosties pilnībā vesels, paskatīties spogulī uz vienu sevi, abas acis plati vaļā, plakstiņi plaši pasmaidīt, un dienai ejot un strādājot un muskulīšiem ilgāk kustoties, viens plakstiņš sāk laisties lejā, otrs plakstiņš pēkšņi strādājot darbā sāk reāli dubultoties kaut kas datorā pretī vai sāk rakstīt un dubultā. Un tad klasiski ir tā, jo vairāk tā diena iet uz pēcpusdienu, jo vairāk muskuļi nogurst, un šie cilvēki bieži vien klasiski var pagulēt diendusiņa dienas vidū. Un, kas būs atšķirīgs, piemēram, no citām slimībām, ko mēs jau runājām, depresija un varbūt fibromialģija, ir tas, ka reāli paguļot šo diendusiņu, cilvēks reāli uzlādējās, tie muskuļi ir atpūtušies, aciņas ir bijušas ciet, atkal acis vaļā, plaksti augšā, dubultošanās nav, un tāds tā kā dienas otrais rauns. Un atkal dienai ejot, darbiem ejot, atkal plakstiņi zemāk, atkal dubultošanās. Un šeit ir tas, ko mēs varam arī klīniski redzēt, ir tas, ka atpūta palīdz. Atpūtinot muskuļi, spēks pieaug. Un savukārt tas nestrādā pie citām slimībām, kur tas nogurums ir kā pavadošais simptoms. Tur ir tā gulicī gribi, diendusiņi ir tāpatās pamostoties, ir tas nogurums. Bet miastēnija tā ir tāda kā tāda maza uzlāde, varbūt tas arī var pakomentēt, vai viņi ir ņēmusi diendusiņas darbā un kā tu to esi ielikusi savā ikdienā? Jā, kad tu jūties sliktāk nekā, jo tās dienas viņas ļoti atšķirās, tad brīvdienās diendusiņi ir labākais, kas ar tevi var būt tiešām. Labi paguļot, izguļoties, tu jūties nākamajā dienā labāk nekā pirms tam, piemēram, arī par nakti runājot. Tu varbūt neesi pilnībā atjaunojies, bet tas miegs dod mums tādu tiešām vairāk to spēku. Tev jāpielāgojas tam ir. Ja esi saguris, vajag tiešām apstāties un dot sev to laiku restartēties, pagulēt. Es varbūt piebalsošu arī klāt, ka katrai tai muskuļu grupai, kas ir vāja, tā nogurdināmība ir savādāka. Un acis ir viens, tad ir šīs šeit minēja telefons sarunas vai saruna. Un man ir ļoti daudzi pacienti, kas tiešām plāno tādu intensīvāko darbu, uzstāšanās sapulces rīta pirmajā pusē, ka tie muskuļi nav noguruši, jo uz pēcpusdienu ne darba kolēģi, ne mājinieki, viņiem paliek grūti saprast to valodu, jo tie muskuļi visi šajā zonā ir tik saguruši, ka viņi paši nevēlas vairs runāt. Un tā tas ir ar visiem pārgājieniem, kāpšanām, jebkura muskuļu grupa, kas strādā, sagurst, pauze, un atkal ir tā jauda paturpināt to darbību. Jā, tātad atpūta ir ļoti svarīga, bet es iedomājos, arī citi mēģina šo nogurumu kaut kā tādu ikdienas nogurumu mazināt ar kafiju un sev uzmudrināt. Vai šajā gadījumā tas arī strādā? Nē, mums nestrādā nekas. Iedzerot Red Bull vai kafiju vai jebko citu, nepalīdz tieši nekas, izņemot medikamentu. Vai, ja tu esi uz konkrētas terapijas un tu gaidi to savu laiku, kad tev jādzer medikaments, tad vai arī nepalīdz tieši nekādas uzturu bagātinātāji, vai nekas nepalīdzēs, plakstiņš neatvērsies, iedzerot enerģijas dzērienu, vai tu neuzskrieši uz 3. stāvu pa trepēm. Jā, vēl pie noguruma pa trepēm, piemēram, ja tu jūties sliktāk, tev ir priekšā 10 pakāpieni, un es dažreiz sēžu mašīnā un domāju, saņemies priekšā ar 10 pakāpieniem, tev jātiek līdz tam darbam, vai arī man ir tādas situācijas, ka tiešām es strādāju birojā, un tad man forši kolēģi, kas man tā kā pienes to kafiju šodien, jo es līdz virtuvei neiešu, jo man šodien ir pa tālu tā virtuve. Tieši kājiņas tevi tik ļoti neklaus tajā brīdī, jā.
Jā, tad kā ir ar fiziskām aktivitātēm vispār, jo slimībām ir dažādi. Ir ieteicams, savukārt citām nav ieteicams. Kā ir ar miastēniju? Ar miastēniju es laikam teiktu tā, ka man liekas, ka lielākajai daļai slimību un vispār ir vēlama fiziskā aktivitāte, bet vienmēr ir jautājums, kādā posmā, stadijā pacients ir. Un tad, kad viņš ir stabils un labi kontrolēts, ārstēts, fiziskā aktivitāte ir vēlama. Bet viņa tiešām ir jāuzsāk tāda profesionāla uzraudzībā. Vispirms tur ir stiepšanās, vingrinājumi, pēc tam, ja pacients ir stabils un viņam nav šīs diennakts svārstības, saguris spēcīgs, viņš noteikti var arī sākt jau intensīvi, mērenas intensitātes treniņus. Un varbūt tas, ko mēs nepieskārāmies simptomiem, bet, ziniet, miastēnija ir divas formas. Tikai acu forma, un tas uzlīmēšu tādu zonu. Šajā zonā tikai simptomi, tur tiešām tikai plakstiņš nolaižās un tikai dubultojas. Un tad ir ģeneralizācija, jebkurš skeleta muskuls. Un tā, kas ir acu forma, kāpēc es to pieminu? Tāpēc, ka man pat ir cilvēki, kas ir sportisti, kas ir skrējēji, kas skrien pusmaratons un vairāk. Tā kā, ja šī slimība ir labi kontrolēta, ir vēlams un vajag, un tas pat uzlabo to slodzes toleranci un mazina citus riskus, sirds, asinsvadu, kas tāpat cilvēkam pavadoši var būt. Tā kā ir vēlams, bet kontrolēt kopā ar ārstu, izstrādāt plānu. Tā kā noteikti nevajag sēdēt tur rociņas klēpī un tagad nekustēties un taupīt spēkus, bet vajag ar uzraudzību un droši vajag. Es varbūt paturpināšu to, ko Marija teica par šīm uzturvielām un kafiju un bagātinātājiem, ka miastēnija ir viena no tām slimībām, īstenībā, kur ir vesela rinda lietu, ko nedrīkst cilvēks lietot, jo tas var pasliktināt simptomus. Un tur ir tāda uzturbagātinātāja, kā tas pats magnijs, kas var palielināt muskuļu vājumu. Un kādreiz liekas, ka sasportojos vai grūti iedzeršu magniju, rauju krāmšus kājās, tad miastēnijas gadījumā to nedrīkst dzert. Tāpēc, ka šis magnijs var palielināt, izteiktāk, spilgtāk pastiprināt šo miastēniju. Un ir citi gan medikamenti, gan uzturbagātinātāji, kas var imūnosistēmas aktivizēt un vēl vairāk šo slimību atkal aktivizēt. Tāpēc tas ir ļoti, ļoti uzmanīgi. Jā, tad mēs zinām, tātad, ko nedrīkstētu, ko vajadzētu. Jā. Bet kā ir ar stresu, kurš mūs ikdienā pavada? Stress tas ir laikam pats trakākais, kas arī izsit tevi un pasliktina to stāvokli. Bet tas ir jebkura veida stress, tas ir arī emocijas, gan pozitīvās, gan negatīvās, arī super labās emocijas, pozitīvas, tu par kaut ko ļoti sapriecājies, arī tas ļoti, vismaz manā gadījumā, tas ļoti strauji pasliktina manu stāvokli. Tā, ka diezgan strauji un stress, mēs visi dzīvojam stresā ikdienā, tad viens no uzdevumiem ir iemācīties noķert to savu dzeni, kā es saku, un iemācīties maksimāli vieglāk visu uztvert, viegli teikt, grūti izdarīt, bet jā, stress visu ļoti pasliktina. Es vēl gribēju pievienot tam, ko Marija stāstīja par stresu, ka klasiski par cik miastēnija ir autoimūna slimība, kāpēc cilvēkam attīstās autoimūna slimība, var rasties jautājums. Un es vienmēr studentiem un arī pacientiem stāstu, ka tas nav kaut kāda viens faktors, un tas vienmēr ir tāds faktoru kopums, kur tu tādā laimestā pagriez to ratu, un tev sakrīt kaut kādi 3-4 vienādi simboli, un tas ir laimējis šo autoimūno slimību. Un tur ir faktori kā ģenētika, infekcijas, emocionāls liels stress, varbūt kādi medikamenti, un to visu sasumējot, tas strādā kā tāds palādē mehānisms triggers šai slimībai. Un stress, bieži vien tāds liels emocionāls pārdzīvojums ir bijis tas pēdējais punkts, kāpēc tiešām pamanām tie simptomi kļūst vai sākas tā slimība. Un pēc tādiem pacientu stāstiem tā ir vai tuvinieka nāve, aiziešana, šķiršanās, sievietēm tā ir grūtniecība, dzemdības, darba zaudējums. Un tie ir tādi lieli pārdzīvojumi, ar kuriem arī kādreiz ikdienā stabilam pacientam, esot vienkārši notiekot šim lielajam emocionālam noteikumam, viņu absolūti var izsist no viņa klīniskās stabilitātes. Un tā kā ir ļoti, ļoti svarīgs tas emocionālais fons, jo imūnā sistēma ļoti reaģē uz to. Marija, tu iepriekš arī pieminēji reanimāciju. Pastāsti, lūdzu.
Jā, es teicu pašā sākumā, ka man viss salīdzinoši diezgan vienkārši bija atklāja to slimību nedēļas laikā, bet jā, pēc 2 nedēļām, kad man atklāja to slimību, es jau biju reanimācijā, diemžēl, jo man stāvoklis ļoti strauji pasliktinājās. Un es pārstāju elpot. Tas arī ir viens no tiem, kāpēc tā slimība, jā, viņi ir labi kontrolējami un ārstējami, bet principā, kāpēc viņi ir dzīvībai bīstama, jo tu vari arī pārstāt elpot. Arī tas ir process, jā, kuru tu nevari iedzerot tableti, sākt vienkārši elpot pats. Jā, tā kā būtībā Ieva, varbūt var pakomentēt, jo ātrāk, jo labāk, jo ātrāk tiek diagnosticēts, jo labāk ir prognoze un risinājumi. Jā, noteikti, jo nevajag noteikti, kad nolaižas plakstiņš vai dubultojas gaidīt gadu, jo es pirms laika stāstīju, ka ir tās 2 formas, acu forma un ir tā lielā ģeneralizētā forma, un ir zināms, ka pirmo 2 gadu laikā tas parasti arī notiek. Tā acu forma pāriet tajā riskā, ka ir vāji arī citi muskuļi. Un mums vajag ārstēšanu uzsākt maksimāli ātri, tāpēc, ka ja muskulīts ir vājš un viņam neiet tas impulss, viņš ar laiku paliek aizvien vājāks un vājāks. Bet jo ātrāk mēs uzsākam ārstēšanu, saglabājot to muskuli jau izējas stāvokli tādu, kāds viņš ir tuvāk bīstam, tad mēs palīdzam noturēt un vieglāk ir atgūt to funkciju atpakaļ, ātrāk, vieglāk nekā tad, ja pacients jau ir gājis vairākus gadus, un arī tādi mums ir cilvēki vairākus gadus līdz šai diagnozē, kad muskuļi jau ir kļuvuši vāji no tā, ka viņi ilgstoši netiek kustināti, jo ir šis nespēks. Un noteikti, jā, prognoze noteikti būs labāk, ja tā diagnoze būs ātrāk un precīzāk uzstādīta. Bet Marija ļoti ātri nokļuva reanimācijā. Jā, Marijai bija šī, mēs sauksim to par ģeneralizāciju. Atnāca tikai ar noslīdējušu plakstiņu, un burtiski man šķiet, ka mēneša laikā vai 2 mēnešu laikā tātad pārstāja strādāt elpošanas muskuļi. 2 nedēļu laikā. 2 nedēļu laikā, pat vēl straujāk. Un mums ir bijuši šādi reti, tik strauji, tik agresīva gaita ir, bet gadās. Un mēs nekad nezinām, kad pie mums atnāk tikai ar noslīdējušu plakstiņu, mēs nezinām, vai pēc 2 nedēļām cilvēks elpos vai neelpos, vai varbūt viņš tā 2 gadus nostaigās. Tāpēc, ja ir simptoms, ir jāmeklē palīdzība, lai mēs maksimāli ātri varētu piedāvāt šo terapiju. Jo reanimācija jau, ko tas nozīmē, kad apstājas elpošanas muskuļi? Tas nozīmē, ka viņu pieslēdz pie elpošanas aparāta, kas viņu mākslīgi ventilē. Tā arī to sauc mākslīgā plaušu ventilācija. Un parasti pavedoši tas jau nav tikai par elpošanu, tas ir par rīšanu. Tas nozīmē, ka cilvēks nevar pāriest. Tad caur degunu ir tāda zonda uz kuģa, visa barošana caur to. Un tu būtībā esi tādā stāvoklī, kur tavas funkcijas uztur aparāti. Un tā dzīvībai bīstamība nav arī tikai par elpošanas apstāšanos, tas ir tiešām arī par aizrīšanos. Cilvēks var aizrīties un nosmakt, tāpēc, ka rīšanas muskuļi nekoordinēti un vāji strādā. Un dažādas tās situācijas, tāpēc jā, noteikti tas ir tas dzīvībai apdraudošais punkts šajā slimībā. Un tā slimība ir ļoti dažāda. Tikai no acīm līdz reanimācijai, kur tevi ventilē, jo tavas plaušu muskuļi nestrādā elpošanas. Jā, tātad ļoti svarīgi sajust sevi, sadzirdēt un vērsties pēc palīdzības, tad, kad nepieciešams. Paldies jums! Paldies, Ieva, ka izglītoji šodien mani, klausītājs, un paldies tev arī, Marija, ka piekrita šādu atklātu sarunu un dalījies ar mums savā pieredzē. Varbūt noslēdzot šo sarunu, jums ir katrai kāds viens teikums, ko jūs vēlētos klausītājiem novēlēt. Ieva. Man šķiet, lai kāds būtu nogurums, vai tas ir nogurums vai nogurdināmība, noteikti tam ir cēlonis, un tad meklēt un rast to cēloni. Un ja tas, ko mēs teicām, šie simptomi atgādina kaut ko par miastēnī, tad droši aicināti uz konsultācijām, gaidīsim jūs. Jā, tātad atpazīt. Atpazīt, tieši tā, atpazīt no tā, ko es jau teicu, un nepalaist garām. Lai nav tā, ka saņemies, plakstiņš pacelsies, tur vairs nedabulsosies, saņemies puses spēks, jo tas nestrādā. Es gribētu laikam
pateikt par to, ka nevajag padoties nevienā brīdī, lai cik traki neliktos. Un vienmēr, jebkuram cilvēkam var nolaisties rokas, nekad nepadoties, jo vienmēr ir kaut kāda cerība. Jāatrod arī sevī tā cerība un jāiet uz priekšu. Es laikam par to, ka nedrīkst padoties. Jā. Es savukārt teikšu, ka nogurums var būt ļoti spēcīgs signāls un ir vērts signālus sadzirdēt. Ceru, ka šajā podkāstā saklausītā informācija palīdzēs klausītājiem, un ja saņemies vairs nepalīdz šim nogurumam, tad ir vērts vērsties pie speciālista un veikt izmeklējumus. Tiekamies nākamajās podkāsta Neiromedi sarunas epizodēs.